Iekļaujoša sabiedrība pirmkārt nozīmē to, ka cilvēks ir vērtība. Neskatoties uz viņa valodu, uz viņa izcelsmi, izglītības līmeni, politisko vai reliģisko pārliecību, seksuālo orientāciju vai uz jebkādu citu atšķirīgo faktoru. Pēc manām domām, katra līdera, liela uzņēmuma vadītāja sapnis ir aizrautīga, drosmīga un uzņēmīga komanda. Komanda, kurai ir plašs redzējums, kurai ir dažāda pieredze un liela drosme skatīties uz pretīm nākošajiem dzīves izaicinājumiem. Tāpēc es ticu, ka dažādību atbalstoša kultūra organizācijām veicina psiholoģiski drošas vides veidošanos, kas atkal ikvienam no darbiniekiem ļauj būt sevis labākajai versijai. Būt atvērtam, radošam, iniciatīvas bagātam, pozitīvi skatīties uz jebkuriem pretīm nākošiem izaicinājumiem, uz sadarbību vērstam un, protams, arī proaktīvam. Šī iepriekš nosauktā formula man īstenībā izklausās pēc sapņu komandas formulas. Mazliet gribētu teikt, mazliet pēc manas komandas, kas man kā vadītājam palīdz stāties jebkuriem izaicinājumiem, jebkurām neparedzētām krīzēm, kas varētu tuvoties pretī un savā ziņā dot pārliecību par to, ka kopā mēs varam izdarīt daudz vairāk. Es ticu to, ka ir nepieciešams strādāt ar drošas un iekļaujošas vides attīstību uzņēmumā, tādā veidā veicinot individu būt šai labākajai versijai. Tādā veidā attīstot arī sabiedrības toleranci pret līdzcilvēkiem, veidot uz cieņu balstītu komunikāciju un uz sadarbību vērstu iekļaujošu vidi valstī. Iekļaujošs vadītājs ir personība, kas primāri pāri visam ciena savus darbiniekus, ciena savus kolēģus un rūpējās par šo kolēģu un darbinieku izaugsmi. Primāri pirms sevis. Ieklausās savos darbiniekos un arī ciena šī katra individa dažādību, spēj to saskatīt un spēj arī saskatīt šo kopīgo. Pēc manām domām, iekļaujošam līderim ir jāizvēlās uz vērtībām balstīts vadīšanas stils. Un viņam ir jāzina, ka cilvēks ir viņa galvenā vērtība. Jo es ticu, ka ik viens cilvēks, ko mēs satiekam savā dzīves ceļā, mums kaut ko dod vai arī kaut ko māca. Piemēram, iespēju paplašināt savu redzesloku un ieraudzīt dzīvi no cita skatu punkta. Vai arī novērtēt kādas ikdienas mazās lietas, kas mums ir dotas, bet citiem diemžēl nē. Iekļaujošam līderim ir jābūt cieņpilnam un saprotošam. Mēs neviens neesam vienāds. Un atvērtā uzņēmumā un sabiedrībā mums ir tiesības uz atšķirīgiem viedokļiem un atšķirīgiem redzējumiem. Līdz ar to līdera loma ir ar toleranci un pietāti izturēties pret ikvienu atšķirīgo viedokli un cilvēku tavā komandā. Pirmkārt, ir svarīgi, lai organizācijas vadības komanda apzinās savus stereotipus un aizspriedumus. Tikai apzinoties to, ka mums katram ir stereotipi un aizspriedumi, mēs varam ar tiem strādāt, ņemt to vērā, tā skaitā darbinieku atlases procesā vai strādājot jau ar savu esošo komandu. Un otrs būtisks aspekts ir nepārtraukti mācīties, apzinoties šos aizspriedumus, nepārtraukti pašiem ar to strādāt un izglītot arī savus darbiniekus. Treškārt, protams, ir būtiski, lai vadības komanda ar cieņu spēj izturēties pret ikvienu darbinieku, novērtēt šīs atšķirības komandā un izmantot tās, lai radītu inovācijas, lai sekmētu arī kādus jaunus risinājumus, lai kopīgi labāk izprastu klientus. Tā kā ir virknē ieguvumu, ko darba devēji varētu izmantot, ja spētu šīs atšķirības pamanīt un novērtēt. Un pēdējais, nemazāk svarīgais, mēs sakam walk the talk. Tev kā līderim ir jābūt iekļaujoša līdera uzvedības modelim un paraugam. Un jāveido tāds mikroklimats organizācijā, lai cilvēki, kas atrodas tavā tuvumā, ļautu sev būt labākajai versijai.